Dāmas un kungi, esiet sveicināti atpakaļ pēc mazās pauzes. Skatos, ka joprojām aktīvi noris fotografēšanās, iepazīšanās un čalošana sarunas. Jā, esam gatavi atkal jaunam darba cēlienam. Arī no manis sveiciens atkal klātienē, atkal tiešraidē. Un kā nākamā sesija mums ir ligzdu vīšana un būrīšu gatavošana, kas jau ir tādi reālie, praktiskie darbi, kas pie domām un vārdiem ir nonākuši pie darīšanas. Bet, lai saprastu, kādā kontekstā šie darbi mums ir, mums runās Kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas departamenta direktore Jeļena Šaicāne. Un Šaicānes kundze iezīmēs kontekstu, kādā darbojas pilsoniskā sabiedrība, kur Latvijas pilsoniskā sabiedrība dodas. Un to, ko vēlamies atzīmēt, ka lai vai kādā amatā Šaicānes kundze bijusi, viņa vienmēr ir bijusi klātesoša lauku kopienu parlamenta sesijās. Lūdzu, sagaidām ar aplausiem. Izskatās, ka vēl kaut kur kavējās. Vēl laukā runājās. Iesim sasaukt. Bet pa to laiku, kamēr Mārci, kamēr tu ej saukt, es tikmēr tikšu galā ar publiku, labi? Tātad, kā jūs šodien jūtaties? Vai jūs varat pacelt roku tā attiecīgi? Šādi ir lieliski un šādi tā. Cik jums daudz ir enerģijas šobrīd? Lieliski dzirdēt, kafija ir iedarbojusies, viss notiek, acis smirdz. Cik jums daudz būs ideju, ko jūs paņemsiet mājās pēc šīm 3, 2, kādam 1 diena? Šādi ir ļoti, ļoti daudz, šādi, it kā nav pagaidām vēl. Izskatās, ka lielākajai daļai ir ļoti daudz ideju, kādam vēl nav, bet mums vēl rezolūcija un galvenās atziņas ir tikai priekšā, tāpēc nesatraucamies un būs vēl. Var saukt. Ar aplausiem sagaidām Jeļena Šaicāne. Lūdzu. Lielāki aplausi. Laikam aplaus vēl nelīdz. Līdz gan. Ļoti labi. Un aplaus arī jums pašiem par to, ka jūs bijāt šeit un esat gatavi uzklausīt. Šeit, lūdzu. Paldies, mīļie. Vai man dzird? Mikrofons ir ieslēgts, es un tehnika, tās ir 2 gandrīz nesavienojamas lietas. Ir gan smagi, bet labi, ka bija kafijas pauze, jo kāpt uz skatuves pēc dūdu skaņām un latgales mēslu talkas dziesmas būtu pašnāvība. Tad man būtu jāizpilda mirstošā gulbja deja, bet dejotāja es neesmu īsti laba. Man šausmīgi nepatīk prožektori. Ja es laužu tradīcijas, tad es laužu tradīcijas, bet vismaz prezentācijas daļu es palikšu uz skatuves. Jo, protams, pamatnostādnes bez PowerPointa, tā ir kā kafija bez kofeīna. Vai ne? Mēs taču dzeram kafiju tāpēc, lai to kofeīnu dabūtu, ja? Lūk, man sauc Jeļena Šaicāne. Pirmkārt, es gribētu pateikties lauku kopienu parlamentam par iespēju būt daļai no jums jau vairāku gadu garumā. Un paldies Latvijas lauku fórumam par iespēju teikt šodien arī uzrunu. Tas ir liels gods. Un lūdzu aplaudējiet paši sev, jo jūs esat paši lieliskākie cilvēki, kādus var iedomāties un satikt. Un tagad par pamatnostādnēm un par saliedētu un aktīvu sabiedrību. Tātad, ko dara burvīgā Kultūras ministrija? Īsteno valsts politikas, koordinē atbalsta sistēmas, sniedz atbalstu Nacionālo kultūras biedrību asociācijai,
Tā saka nolikums. Būtībā mūsu ministrija ir atbildīga par saliedētas un aktīvas sabiedrības politikas plānošanas dokumentiem. Viņi skanēs nedaudz garlaicīgi tie nosaukumi, bet es mēģināšu pastāstīt, kas slēpjas aiz šīm varbūt nedaudz formālajiem teikumiem. Pamatdokumenti tātad. Kā jau es minēju, laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam spēkā ir saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes, kurās ir veseli 3 rīcības virzieni. Nosaukumus jūs protat lasīt paši, to nav vērts man darīt, bet tas, kas ir būtisks šajās pamatnostādnēs un ko es saklausīju vakar, vismaz tajās 2 diskusiju grupās, kurās piedalījos, mēs runājam par iekļaušanu. Un iekļaujoša līdzdalība iespējams ir tas, pa ko šodien arī minēja gan Zviedra kungs, gan Ieba kungs, par ko es klausījos vakar un arī šodien, lai neviens nepaliktu iepakaļ. It īpaši, kā vakar vienā no diskusijām mūsu grupas rakstvede teica, bet neaizmirstiet par lauku sarukšanu. Ja? Mēs tur sākām lidot un viņi knaukš mūs tā atpakaļ realitātē. Ja? Tātad iekļaujoša līdzdalība noteikti ir tie 2 vārdi, kas ir ļoti būtiski un ko ir vērts paturēt prātā, plānojot ikvienu pasākumu. Vai tas būtu ciema sajiets, vai tā ir ģimenes ballīte, jo arī ģimenē mēs esam dažādi. Un, protams, ir caurvīju prioritātes, kas caurvīja visus virzienus un visas darbības, kas ir plānotas, kas ir uzticēšanās, solidaritāte, sadarbība. Saliedētas sabiedrības politika ir tāda ļoti interesanta, jo tā ir visnotaļ horizontāls raksturs. Es esmu dzirdējusi, kā daži politiķi saka, tad tagad jūs esat, un ko te jūs tur darat? Bet ir arī politiķi, kuri saka, to nevar uzlikt vienam, jo mums ir jādarbojas visiem kopā. Tikai sadarbojoties visi kopā, gan ministrijas, gan nevalstiskais sektors, gan akadēmiķi un pētnieki, mēs varam padarīt mūsu sabiedrību labāku. Kāda ir vīzija? Šis ir tas mērķis, uz kuru mēs vēlamies aiziet līdz 2027. gadam. Tātad saliedēta, atvērta, aktīva, solidāra sabiedrība, kas ir balstīta demokrātiskās vērtībās, cilvēktiesībās, latviešu valodā un mūsu kultūra telpā. Kā jau es minēju, ir veseli 3 rīcības virzieni, jeb vektori, kuriem katram mēs esam nosprauduši arī rādītājus. Kāpēc tie rādītāji ir svarīgi? Mēs vakar nedaudz runājot par sociālajām inovācijām minējam, bet kā tad to nomērīt? Railway Baltica vismaz varēs nomērīt to sliežu garumu. Vienkārši, vai ne? Arī saražotās rapša eļļas daudzumu var nomērīt un graudaugu apjomu var nomērīt. Bet ne tik vienkārši ir nomērīt to, cik saliedēti, cik atvērti mēs esam, cik gatavi mēs esam sadarboties. Bet procesi ir jāmēra. Kādi tad ir rādītāji, kāda ir Latvijas kopbilde, ja mēs runājam par saliedētību un pilsonisko aktīvismu? Kā mēs redzam, joprojām nedaudz it kā pieaug to cilvēku skaitu, kas iesaistās, bet biedru skaits nodibinājumos un biedrībās, stabili, diemžēl, turas ap tiem 5%. Nedaudz kādu gadu vairāk, nedaudz kādu gadu mazāk, bet te ir jāņem vērā vēl viens būtisks aspekts. Līdzdalība mainās sabiedrība. Šīs izmaiņas bieži vien ietekmē arī globāli notikumi, kā Covid pandēmija,
kas mums iemācīja darboties digitālajā vidē, daudz ko darīt attālināti, sāka veidoties interesantu grupas, kas nekad dzīvē nedibinās biedrību vai nodibinājumu, un acīm redzot, tas nav arī nepieciešams. Jo es arī pati pārstāvu Teikas apkaimi, un mēs tur Facebookā plosamies. Ja? Un es nedomāju, ka mēs jebkad nāksim uz uzņēmumu reģistru dibināt kaut kādu biedrību. Mums ir labi tāpat, un tas nav nepieciešams. Un tā nav tikai Latvijas situācija, jo runājot ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm un arī no Gruzijas, piemēram, viņi arī saka, šis fenomens ir jāmācās mums izmantot mūsu valsts attīstībai. Kā strukturētā veidā veidot dialogu arī ar tām kopienām, kas nav nodibinājušās kā kāda juridiska vienība. Pieaug mazākumtautību piederības sajūta Latvijai. Jaunieši ir aktīvāki caurmērā darboties NVO, kas ir ļoti laba ziņa. Bet joprojām, protams, mēs atpaliekam no Skandināvijas valstīm, ja iet runa par brīvprātīgo darbu vai iesaisti. Te ir nedaudz pa naudu. Tāpēc es teicu, ka ļoti labi, ka pēc dūdām un dziesmas bija pauze, jo pēc tam runāt pa naudu ir drusciņi ģeķīgi. Labā ziņa ir tā, ka finansējums ir pieaudzis lēnām, neatlaidīgi, bet pieaug. Un ja mēs lēni, bet nenovēršami ejam uz mērķi, tad gan jau mēs viņu sasniegsim. Visi kopā. Nedaudz par rīcības virzieniem. Šodien es vairāk pieskaršos tieši otrajam rīcības virzienam, jo tas ir tieši par pilsonisko sabiedrību. Un ar pilsonisko sabiedrību es saprotu ne tikai organizēto pilsonisko sabiedrību, kas ir biedrības nodibinājumi, bet arī ikvienu aktīvu individu vai interešu grupu vai kopienu, pat ja tā ir bāzēta WhatsApp grupā vai Facebook grupā. Jo tie principi, kas mūs vieno, jau neatšķiras. Atšķiras tikai juridiskā forma. Labā ziņa ir tā, ka viens no būtiskākajiem instrumentiem ir NVO fonds. Vai es varu palūgt pacelt rokas tiem, kas zina, vai ir dzirdējis, kas ir NVO fonds Latvijā? Vai? Tas ir skaisti. Tas ir skaisti. Jo NVO fonds ir tas finansējuma avots, kas dod iespējas nevalstiskajām organizācijām ne tikai saņemt finansējumu saviem pasākumiem, kas ir ļoti svarīgi, nemazāk svarīgi ir saņemt finansējumu savai ikdienas darbībai, lai tu varētu to saturu piepildīt. Tev grāmatvedim alga ir jāmaksā. Un kā teica viens NVO guru, sarunā viņi saka, tu saproti, es ar ziedojumiem varu piesaistīt pasākumam. Es varu dabūt sponsorus, kas man noziedo dāvaniņas, visu kaut ko, bet man nekad neviens nenoziedos mana grāmatveža algai. Un tāpēc NVO darbības programma ir tā, kas nodrošina ikdienas asinsriti. It īpaši, ja mēs runājam par interešu aizstāvjiem. Jo, kā mārketinga guru mēdz teikt, ja tu ieliksi reklāmā ko? Es esmu traka suņu sieva, ja tu ieliksi reklāmā dzīvniekus vai mazus bērnus, tā reklāma noteikti aizies. Un tas ir ļoti labi, ka mēs ziedojam, bet interešu aizstāvji ir tie, kam ir gan pagrūti tos ziedojumus savākt, ja? Bet interešu aizstāvji ir tie, kas sarunās arī ar politiķiem, ar lēmumu pieņēmējiem, ar ierēģiem, aizstāv ikviena mūsu intereses. Viņi aizstāv sabiedrības intereses, ne jau savas privātās, vai ne? Tas, ko es gribētu vēl minēt, un kas ir nemazāk būtiska, finansiāli mazāk ietilpīga, par naudu runājot, NVO fonds sāka tālējā 2016. gadā, ja nemaldos, ar 400 000 uz visu Latviju. Šogad mums ir 2,3 miljoni. Vai ne? Mēs strādājam ciešā sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, kas ilgadēji ļoti sekmīgi administrē šo programmu. Kāpēc es minu šos ciparus? Lai nevis dižotos, bet parādītu, ka valstī nav viena alga. Valsts mērķtiecīgi cenšas darīt un strādāt, lai spēcinātu nevalstisko sektoru. Un šie divi cipari, 400 000 un 2,3 miljoni, pietiekami smuki parāda, ka nav gluži viss slikti šai valstī. Reģiona NVO programma finansiāli neliela.
150 000 gadā 5 reģioniem. Bet tā arī ir asinsrite, ikdienas asinsrite. Jo katrā reģionā ir NVO centrs, kuru var piezvanīt, pakonsultēties, sākot no tā, kā slēgt darba līgumu vai kā labāk kontēt to darījumu grāmatvedībā. Kā var saņemt konsultācijas par projektu konkursiem, var pieteikt savas idejas un saņemt finansējumu nelielu ideju īstenošanai. Tas finansējums nav liels, no 800 līdz 1000 eiro, bet tā ir aktivitātes kurbulēšana reģionos. Tā ir šīs aktivitātes ikdienas asinsrite reģionos. Vēl finansiāli mazāka, bet ne mazāk būtiska saturiski ir mazākumtautība NVO līdzdalības programma. Šī programma ir svarīga ar to, ka mēs cenšamies parādīt, ka mazākumtautību organizācijas, kuru tāda klasiskā darbības vieta ir bijusi kultūras un tradīciju glabāšana, kas ir ļoti būtiski, ja mēs runājam par piederību, identitāti, viņi ir mūsu pilsoniskās sabiedrības būtiski spēlētāji. Un ne jau visi iesaistīsies interešu aizstāvībā, bet šī programma ir iespēja viņiem attīstīt arī jaunas darbības jomas, kā arī saņemt finansējumu savas kultūras savpatnības saglabāšanai. Kāpēc tas ir svarīgi? Es pieskaršos pašās prezentācijas beigās, kad būs beigusies oficiālā prezentācija. Un NVO līdzfinansējuma programma. NVO līdzfinansējuma programma ir ļoti svarīga, it īpaši tiem, kas veido starptautiskas partnerības. Ir patiesas prieks redzēt zālē ārzemju kolēģus, jo tas nozīmē, ka mēs tīklojamies ne tikai zemes iekšienē, bet arī ārpus valsts robežām. Un īstenojot lielus Eiropas Savienības finansētus projektus, bieži vien nākas saskarties ar līdzfinansējumu. Tad šīs programmas ietvaros maksimums var saņemt 30 000 eiro, lai līdzfinansētu lielos Eiropas projektus. Starp citu, jūs varat nebūt vadošais partneris, jūs varat būt vienkārši partneris lielā projektā, ko, piemēram, īsteno kolēģi no Itālijas vai Polijas, jā, bet jums ir jāiet ar savu līdzfinansējumu daļu, un šī ir tā programma, kur var pasmelties resursu. Jo bieži vien arī 5000 biedrībai ir pietiekami apjomīgs finansējums. Un būtu ļoti žēl, ka tas būtu vienīgais iemesls, kāpēc neiesaistās lielā starptautiskā projektā. Nu re, te ir tā smukā vizualizācija. Ja mēs runājam par pilsonisku sabiedrību un demokrātijas kultūru, viens no būtiskiem elementiem ir informācijas telpa, kurā mēs dzīvojam. Informācijas telpa, kura ir droša un kvalitatīva. Providus viens no pēdējiem pētījumiem parāda, ka, diemžēl, ir pietiekami liels skaits latviski runājošo iedzīvotāju. Ne ļoti liels, bet man tas bija pārsteigums, ka tik daudzi cilvēki uzskata, ka mūsu valstī nevar droši paust viedokli. Ja? Varbūt tas ir saistīts ar neusticēšanos kopumā. Nu, tur sociologiem vēl ir jāpapēta, bet tas, ko mēs daram, tas ir dažādi sabiedrības līdzdalības pasākumi politiku veidošanā. Kā jau es minēju, mēs neesam vieni, un man ir milzīga pateicība jāsaka visiem mūsu sadarbības partneriem. Šodien šeit klātesoši ir arī varam kolēģi, kaut kur es minēju, valsts kancelēs kolēģi. Milzīgs jums paldies, jo mēs strādājam plecu pie pleca. Dažreiz mūsu diskusijas ilgst, jo nav tik viegli atrast to kopsaucēju, bet mēs viņu atrodam, un par to ir liels gandarījums. Un iespējams, es to vienmēr saucu nevis par laika šķērdēšanu, bet par investēšanu, jo tas mums ļauj pieņemt pareizākus lēmumus. Un tādējādi mēs mazinam arī iespējamas kaut kādas neparedzētas situācijas, tad, kad mēs jau uzsākam kaut ko reāli darīt un procesa vidū kaut kas atklājas. Kādi ir izaicinājumi? Kā rāda 2021. gada pētījums, ko veica Latvijas Universitāte
un ko apliecina arī sabiedriskās aptaujas pēc pagājušā gada 24. februāra, mēs neraugoties uz visu esam pietiekami saliedēta sabiedrība. Bet ir divas līnijas, kad mūsu viedokļi sāk polarizēties. Viens no tiem ir ģeopolitika. To mēs ietekmēt. Jā, šos procesus mēs laikam nevaram ietekmēt tā mūsu ikdienas līmenī, bet otrs faktors ir sociālā atmiņa. Un tas ir tas, ko mēs cenšamies veidot, stiprināt, spēcināt. 3 gadus mums darbojas vēsturnieku grupa, kura ne tikai veic pētījumus un raksta publikācijas, bet vēsturnieki dodas uz reģioniem. Lai kopā ar muzejiem, vietējām bibliotēkām pulcinātu cilvēkus un vienkāršā saprotamā valodā skaidrotu. Es atvainojos, ceru, ka ne. Es par šī piemēra minēšanu, bet pietiekami ilgu laiku esmu rīdziniece, un dažbrīd vienkārši kāds līdz galam nesaprot, kāpēc tai latviešu ģimenei Pārdaugavā braukt garām tam piemineklim katru reizi bija mazliet smeldzīgi. Jā? Jo mums tas saistījās nevis ar uzvaru, bet ar kaut ko citu. Mans vectēvs bija leģionā, un viņš visu savu mūžu nodzīvoja, kā izrādās, to es uzzināju pēc tam, jo viņš aizgāja īsi pirms mēs atguvām neatkarību. Viņš visu mūžu nodzīvoja ar smagu nastu, jo viņš baidījās, ka viņa biogrāfija. Viņš atgriezās no lēģeriem un nodzīvoja pietiekami ilgu mūžu. Viņš baidījās no tā, ka viņš ar savu biogrāfiju sagraus manu nākotni. Iedomājieties, ja? Es to uzzināju tikai tad, kad par to sāka runāt pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Ja? Lūk, stāsts ir par to, ka mums ir par to jārunā, par to jāstāsta un jāskaidro un jāklausās abām pusēm. Vēl viens no izaicinājumiem ir samazinājies to jauniešu skaits, kas pārstāv mazākuma tautības, kuri uzskata, ka uzvaras diena būtu svinama, bet jā, šī sociālā atmaņa arī pārmantojas no paudzes uz paudzi, un par to ir jādomā. Es centīšos ātri. Jā, un, protams, mūsu kaimiņa Krievijas ieguldījumi maigās varas stiprināšanā, pa ko Baltijas valstis ilgstoši runāja, pateicoties mūsu arī deputātiem, un ko tagad visas valstis ir sapratušas. Ceļš uz mērķi. Saliedēta sabiedrība. Man vakar bija liels gandarījums, kā abās diskusijās mēs runājam par to. Lauku cilvēkiem viss ir kārtībā ar piederību, bet ja mēs neradīsim cilvēkos pārliecību, ka mēs jūs dzirdam, mēs jūs saklausam un jūs varat ietekmēt lēmumus, cilvēki aizplūdīs. Un, protams, noturība pret dezinformāciju. Nākamais, ko mēs darām, mums jau ir izveidota darba grupa, lai gatavotu nākamo rīcības plānu, un šodien Rīgā savu darbu sāk deliberatīvās demokrātijas metode. Ir atlasīta pēc nejaušības principa sabiedrības grupa, kas reprezentē mini Latvijas sabiedrības modeli, un viņi tagad darbosies 2,5 dienas, lai pateiktu, kas ir svarīgs Latvijas sabiedrībai tajos 3 darbības virzienos. Tātad viņi ražani strādās, viņi gatavos priekšlikumus un ceram, ka būs interesanti. Es pati, diemžēl, būšu spiesta mukt no šī pasākuma, lai piedalītos tajā pasākumā, bet tas ir ļoti svarīgi un tas nav joks. Šādu triku mēs izmantojam jau 2. un ceru, ka mums būs finansējums arī turpmāk. Nedaudz mediju pratība, pavisam viens teikums. Mediju pratība ir prasmju kopums, kas mums ir būtiska, lai mēs neapjuktu tajā informācijas okeānā, kurā mēs peldamies ik katru dienu. Tā, oficiālā prezentācija ir beigusies. Stāsts par lagūnu nebūs.
lai gan es te dzirdēju, ka daži teica, vajag pastāstīt pa lagūnu. Ja visa publika gribēs un vadītāji ļaus, pēc tam būs arī pa lagūnu, bet šoreiz nebūs pa lagūnu. Jo, kā jau es minēju, ar piederības sajūtu lauku cilvēkiem viss ir baigi labi. Tā, kāpēc viņš neiet? Aha, atnāca. Pļava. Es esmu uzaugusi laukos, netālu no Latgales robežas, vietā, kur neviens, es domāju, pat nespējas atrast kartē. Tagad es varu iet uz zāli, jo principā faili vairāk nebūs, PowerPoints ir beidzies. Par laimi jums un man. Nu, lūk, pirmās bērnības atmiņas ir sevišķi tādā pirms līgo laikā ir pļava. Pirmkārt, tāpēc, ka vectēvs vienmēr gāja raudzīt zāli, kāds būs siens, jo tā bija barība gotiņām, aitiņām un visiem pārējiem. Daļa no viena pļava bija tāda draņķīgāka, tas aizgāja pakaišiem, bet arī pakaiši bija vajadzīgi, jo tad varēja to mēslu talku kopā ar sābriem taisīt. Mēs neteicām kaimiņi, tie bija sābri. Nu, jā. Nu, lūk, bet ne tikai par sienu ir stāsts. Pļavai ir bijusi vienmēr īpaši sakrāla pat nozīme, ir īpaši mums sievietēm. Jo mēs tur ejam zāļu tējas plūkt. Mēs ejam Jāņu zāles plūkt, vai ne? Mēs ejam pirmās pļavas puķes plūkt tad, kad rotājam māju vasaras svētkiem, vai ne? Jo puiši iet tās mejas cirsta, mēs ejam puķes vākt, vai ne? Un mēs ejam tur puķes meklēt, kad vainadziņus vijam. Bet ne par saulgriežiem ir stāsts. Pļavas mēdz būt dažādas. Nav tādas vidējās, aritmētiski, statiskās, pareizās pļavas. Šīs bildes ir no Latgales. Es teicu, draugi, man vajag pļavas, sūtiet katrs savu. Un es saņēmu visu kaut ko. Tā draudzene, kas dzīvo pie meža, viņa saka, kā man ziet vaivariņi. Tu nevari iedomāties. Vai ne? Jo tur ir mežs, tur ir meža nora, un tur reibinoši smaržo pēc vaivariņiem. Otra draudzene, viņa saka, man ir invazīva suga ievazījusies, lupīna. Bet kā viņa ziet, ja? Kā viņa ziet. Tad tie kaimiņi, kas var aizbraukt uz to pusi, kur man bērnība aizritējusi, es saku, man vajag to bildi ar krāsmatām. Nu, ko tu saproti? Tur piebraukt nevar. Tur 3 kilometri kājām jāiet. Es saku, man vajag to bildi ar krāsmatām. Kāpēc man vajadzēja to bildi ar krāsmatām? Tāpēc, ka tur ugunspuķi rotājas. Jo tur, kur ir žagaru kaudzes vai krāsmatas, citur jau viņas neziet. Viņas jau ziet tikai tur. Un tad vienai atkal ir tāda smuka pļava, kur tās margrietiņas ziet. Jā, un margrietiņa ir svarīga puķe. Nu, kā mēs zināsim, vai mūs mīl vai nemīl, ja mēs to margrietiņu neplucināsim? Nu, tur tad visi svarīgākie lēmumi tiek pieņemti ar tām margrietiņām. Kāpēc es par to stāstu? Tad, kad mēs runājam par lauku sabiedrību un lauku kopienām, būtu aplami runāt par kaut kādu vidēji aritmētisku lauku kopienu un mēģināt atrast kaut kādu universālu vienas kopienas modeli. Katra kopiena ir atšķirīga. Ir daudz un dažādi faktori – daba, vēsture, cilvēki, tradīcijas, paražas, kas katru kopienu padara savādāku. Es nāku no Balvu puses. Tur, kur es augu, pie Kupravas, mēs nīškodu sātu neīdam. Kas tī par sātu? Mēs iz dvoru īdam. Mēs viena rajona ietvaros runājam savādāk. Jo tā kā dzied Šķilbēni, jo Signa, mana kolēģi mīļā, viņa dziedāja no Šķilbēnu puses. Viļa, ka tur ir daži kilometri. Nu, Kuprava nedaudz tālāk, mēs šitā nedziedam. Nu, viņi ir tie mazie dīvainīši mūsējie vietējie. Savukārt Bērspils, kas tur tuvāk pie Rēzeknes, tie jau tur ķeikai. Tie atkal ir mazie dīvainīši. Nu, katrā ciemā jau tā runāšana ir pati pareizākā. Un starp citu, mana vecmāmiņa mācēja vārīt īstu lauku alu. Kāpēc? Tāpēc, ka puiši visi bija karā, vai nu vienā, vai no otrā pusē. Un viņas onkulis nevarēja nodot savu amata prasmi. Un tad viņš paņēma manu omu un teica, tā meita, tagad tu vārīsi alu. Viņa bija viena no labākajām alus vārītājām.
apkaimē. Nu, lūk, bet stāsts ir nevis pālu, bet par to, ka viņa nekad negrauzdēja cukuru, lai dabūtu alam krāsu, jo, kad taisi alu, tā krāsa nav tik nemaz seksīgi pievilcīga, ja? Ja? Viņa vienmēr mācīja uz plīts riņķiem, lika grauzdēties rupmaizīti un lika to klāt. Jo viņa teica, ka tas grauzdētais cukurs bojā garšu. Stāsts nav par alu, stāsts ir par to, ka katra kopiena ir unikāla, atšķirīga. Un runājot par kopienas attīstību, ir jāņem vērā šīs atšķirības. Kāpēc pļava? Ja mēs runājam par pilsonisko sabiedrību kopumā, ir ļoti svarīgas tās lielās smilgas garās. Ja? Viņas maigi šūpojas vējā un nes to karogu. Un uz viņām var tās zemenes savērt meža, ja, kuras salasa. Tad ir gundegas. Es nestāstīšu to, ko daži no mums darīja ar gundegām un dunduriem bērnībā. Paceļ rokas tie, kas zina, ko mēs darījām. Ļoti labi, es neesmu vienīgā. Nu, lūk. Tie, kas nezina, var pajautāt pauzē, ko mēs darījām. Tad ir tie zilie zvaniņi. Nu, viņiem nav lielas jēgas, bet šausmīgi smuki izskatās, vai ne? Un tad ir tās margrietiņas, par kurām mēs runājam, bet es nepieskāros savā runā vēl tai mazai zālei un tām mazajām ložniņām, kas tur pa apakšu, ko mēs nepamanam. Es parunāju ar biologiem. Viņi teica, ziniet, tas ir parasti labākais siens, bet ne tikai. Tās mazās ložņiņas saglabā mitrumu augsnē. Un kas ir mitrums? Tā ir dzīvība. Vai ne? Jo savādāk pļava žūst. Stāsts ir par to, ka tās smilgas, lielās, augstās, ko mēs ļoti pirmie pamanām, ir tās mūsu jumta organizācijas, kuras ir ļoti svarīgas. Viņas runā ar politiķiem, viņas runā ar ministrijām, viņas iet uz Saimu. Tās ir tās lielās interešu aizstāvības organizācijas, kā Latvijas Pilsoniskā alianse, Apeirons un citas. Viņas dara ļoti svarīgu darbu. Tad ir gundekas un tie zilie zvaniņi un kāda lupīna, nu tāda nepārāk liela, kas ir reģionālās organizācijas, kas kurbulē to dzīvi, lai viņa neaprimtu. Bet nemazāk svarīga ir arī organizācija Alūksnes pusē Saulstariņi. Jo ziniet, ko viņi dara? Viņi apvieno vecākus, kuriem ir bērniņi ar invaliditāti. Vai Alojas sieviešu klubs? Es tur biju kādus 8 gadus atpakaļ, kupenes šitādas, jaunākajai 18, vecākajai dāmai 80. Un viņas saka, zini, ja mums nebūtu mūsu biedrības ziemā, kad lauku darbu nav, mēs juktu prātā katra savā mājā. Paldies par šo burvīgo stāstu. Laiks, diemžēl, ir nepielūdzams, un mēs to varētu turpināt ilgi. Jā, bet šīs 2 dienas darba grupās, diskusijās visam sekoja līdzi arī savu jomu eksperti, slepeni sekoja līdzi, lai piefiksētu svarīgākās atziņas. Tad mēs gribētu lūgt viņus arī dalīties ar šīm te atziņām, kam būtu jāpievērš būtiskākā uzmanība un kam var būt tieši pretēji. Kā pirmo runātāju šeit aicinām Armandu Pužuli, Agroresursu un ekonomikas institūts. Lūdzu, sagaidām ar aplausiem. Brīdinām, ka ir 5 minūtes slavas brīdis, kurā izteikt savu domu, un tad aicināsim arī publiku iesaistīties un teikt kādu komentāru. Lūdzu. Labdien! Pirmkārt, paldies par lielo godu uzstāties. Man ir vieglāk rakstīt nekā runāt, bet es mēģināšu kaut kādā veidā. Man tika jautāts runāt par tādām 3 galvenajām atziņām. Un es tagad domāju par šiem te dienām, kas te ir, mēs esam kopā pavadījuši un mēģinājuši iegūt katrs sev kaut ko vērtīgu. Es domāju, ko es tagad tādu varētu jums pateikt. Mana pieredze ir saistīta ar zinātni, ar pētniecību un ar vērtēšanu. Vietējās rīcības grupas varbūt to zina. Bet tas, kas man likās varbūt ne pats galvenais, bet kas mani varbūt uzrunāja no šī te visa pasākuma, ir tas, ko es mēģināšu pateikt. Tas ir pirmkārt
kas man likās, ka mums ir jādomā šajā pārmaiņu laikā par to, ko mēs darām un kā mēs darām. Un šajā kontekstā, runājot par līderi, varbūt mums ir jāmēģina paskatīties uz to, kas vispār ir līderis un kas būtu tas svarīgākais, uz ko vajadzētu fokusēties līderim. Mēs runājam par līderu pievienoto vērtību. Tas ir tāds gudrs apzīmējums īstenībā, bet tā būtība jau ir tā, ka caur šo gudro apzīmējumu varbūt varētu paskatīties uz to, kas ir tas svarīgākais, uz ko mums vajadzētu likt uzsvarus savā, darbībā. Un es aicinātu mazliet padomāt un mazliet paplašināt šo izpratni par to, ko dara līderis, kā viņš to dara. Un mums ir ļoti daudz ieteikumu dažādās jomās bija, kas skar gan to līderu metodi gan tieši, gan arī netieši. Otra lieta, ko es varbūt gribēju uzsvērt, tas ir, kas mani uzrunāja, tā ir starp paudžu pārmantojamība. Ļoti interesanta tēma. Paldies tiem cilvēkiem, kas bija vairāki, kas runāja par šo tēmu, kas man likās ļoti būtiska identitātes jautājuma izpratnē. Kāpēc ir svarīgi par to domāt un runāt? Pasaule mainās. Mēs dzirdējām arī pagājušajā vakarā, laikam bija uzstāšanās par to, ka mums sagaida visādi izaicinājumi, un te ir gan mums ir vieta pārdomām par to, cik mēs saglabājam savu, cik mēs nākam ar jaunu identitāti, ar jaunām lietām iekšā. Tas ir ļoti svarīgi, runājot par vērtībām. Un arī pētījumi liecina par to, ka identitāte, spēcīga identitāte spēj pretoties, spēj veidot savu pastāvēšanu, spēja atrast risinājumus. Trešā lieta, kas man likās, man ir tuvu arī joma par sarukšanu, ko es mēģināju arī mazliet pētīt. Kā mēs dzirdējām no vakardienas uzstāšanās, šeit ir ļoti būtiska tieši vietējās iniciatīvas, kas orientējas uz kopienu, uz cilvēkiem, uz vietējo aktivitāti. Un šeit ir katram sava atbildība. Sava atbildība ir zinātniekiem, sava atbildība ir politiķiem, sava atbildība ir vietējām rīcības grupām, kas ir viens no būtiskiem spēlētājiem laukos. Lai to visu risinātu un varētu tas notikt, ļoti būtiska ir spēja sarunāties. Vai mēs pazīstam viens otru, cik mēs pazīstam viens otru, vai mēs esam gatavi vispār pazīt viens otru, kā uzrunāt sabiedrību. Kā uzrunāt citus cilvēkus, vai mēs varam kaut kādā veidā akceptēt to, ka ir citi viedokļi, savādākais, citādais, vai mēs mēģinām iedziļināties tajā citādā izpratni. Šie jautājumi visi ir ļoti būtiski, lai mēs veidotu dialogu. To mēs arī dzirdējām no iepriekšējām uzstāšanās reizēm. Un tad man iznāca arī tas ceturtais ieteikums vai jautājums par prasmēm. Kādreiz pagājušā gadsimta beigās bija tāds pētījumi, virzieni, nākošajam gadsimtam, tas ir 21. gadsimta prasmes un iemaņas. Un viena no tām ir, kas varbūt ir ļoti svarīga pašlaik, ir spēja pieņemt jauno, kas arī izskanēja vakar. Mācīties, palīdzēt citiem, spēja mainīties. Jo reizēm jau dzird arī no kādiem
vietējām rīcības grupām, cik ir runāts, ne, jūs mums apgrūtinat dzīvi. Es nezinu, ka tā saka visi, bet tas ir tas, ka šī te grūtā dzīve, jeb tas, ka nāk jauni izaicinājumi, mums ir jāuztur varbūt ar kaut kādu pozitīvu stāstu, kad ir tāds čik, mēs varam, mēs mēģinām to risināt, mēs apgūstam to visu. Un novēlējums beigās būs noteikti rezolūcija, būs ieteikumi un reālās darbības. Paldies! Paldies par atziņām! Vai ir kāds komentārs piebilstams kādam no zāles? Šajā brīdī nav, bet jūs droši gatavojat. Viss bija skaidrs vienkārši. Viss bija skaidrs, jā. Tieši tā. Paldies, Pužaļkungam. Jā, paldies, bet kā nākošā runātāja mums būs Daiga Gargurne, biedrība Sataka un Latvijas lauku fórums. Labdien visiem! Sveiciens skaistajos ērgļos, kuros es esmu iemīlējusies. Patiešām iemīlējusies. Es jau ļoti apbēdināta. Es biju plānojis runāt vismaz uz 3 stundām, bet man pateica ne vairāk par 2 minūtēm. Nu labi. Šeit jau biju un klausījos jau no otrdienas. Un kas man kā biedrība cilvēkam jau no 2007. Gada, kas ir iekšā ne tikai līderu programmā, bet arī visādās citādās lietās, un kurš zina tīri daudz Latvijas biedrību. Es domāju, ka lielāko daļu biedrību, kas šeit ir, es pazīstu tīri labi un kopīgi darbojamies. Un ko tad es kā iesūtītais šajās dienās ieklausījos šajā parlamentā, kas ir tas, centos saprast, kas ir tas viedums, jo šobrīd mums daudzas lietas top jaunas un grib viņas izveidot kā populārus, un tad strīdamies, kas tas viedums īsti ir. Vienam ir tā, vienam ir šādi, bet mans secinājums arī no darbības savā teritorijā ir tas, kad mums jau arī Armands minēja par šo sarunāšanos, ir vienam otru jāsadzird. Jo, kā es vienmēr arī saviem bērniem esmu teikusi, viens ir skatīties un redzēt, otrs ir klausīties un dzirdēt. Tātad abām pusēm, ja vienalga cik daudzām pusēm savstarpēji sarunāties un vienam otru sadzirdēt un kopīgi sākt darīt. Un nevienmēr mums kā iedzīvotājiem ir jāgaida no pašvaldības vai valsts, bet varbūt mēs varam sākt iniciatīvas, un kā mēs redzam, daudz kur Latvijā tas jau labi iet. Protams, mūžīgā problēma ar līderi. Tie cilvēki priekšā, kas var iekustināt, ielustināt, aizraut vietējo kopienu. Un tas ir svarīgi, un šobrīd šo līderu īstenībā trūkst. To mēs jūtam arī mūsu teritorijā, kad aiziet studēt vai aizbrauc kaut kur citur dzīvot vai strādāt, tad mums kopīgi ir jādomā, kā šos jaunos līderus izaudzināt. Un nebūtu tam nav jābūt jaunam cilvēkam. Varbūt kāds foršs seniors ir aizgājis tikko pensijā, un viņš varbūt var likt savu domu spēku un to visu darīt. Man no iepriekšējām dienām ļoti patika teiciens: laime ir rezultāts mīnus cerība. Un, ja zinām, ka darbībā ir mīnus zīme, tad es vienmēr novēlu, lai tās cerības ir nevis ļoti lielas, bet ļoti mazas. Noņemot rezultātu mīnus cerības, tomēr galā paliek pozitīvs, tā laime ir tiešām. Un man ļoti patika, vakardienā mēs te mocījām dažas organizācijas ar intervēšanu un tādiem gan smagiem jautājumiem, bet beigās jau viss bija kārtībā. Un no tā teiktā, man ļoti patika Diānas teikums par dzirksteli un ugunskura, jo līderis būtībā ir tās kopienas dzirkstele, kas aizkurina kopienu, kas ir ugunskurs. Lai jums visiem atrodas tie līderi dzirksteles, un lai ir tā kopiena kā ugunskurs, kurš kopā degt, bet nevis par daudz, jo ārā ir sauss. Un tas nozīmē, ka arī varbūt tās valsts pārvalde un mūsu pašvaldības nebūs gatavs, ja tas ugunskurs būs pārāk, bet visu normas robežās. Ceru, ka iekļāvos 2 minūtēs. Jā, liels paldies. Varbūt kāds jautājums? Bet pirms jautājums uzdos, man tomēr gribās, lai jūs tiešām sirsnīgus aplausus veltītu Anitai un viņas komandai,
to, ko viņi ir izdarījuši par šīm dienām, kas šeit ir uztaisīts. Tāpat tās ērgļu komandai, viņi to ir pelnījuši. Un priecīgs visiem saulgriežus. Mēs šorīt ļoti labi iesākām. Paldies! Jā, paldies. Varbūt ir kāds īsts komentārs vai jautājums zālē? Par viedumu, par līderiem, par sarunāšanos. Dzirkstelītēm. Paldies! Paldies Daigai. Kā nākamo runātāju aicināsim Edgaru Jāni Pauloviču, Salgales atbalsta biedrība. Lūdzu, ar aplausiem. Labdien, ir patiesi prieks būt šeit un arī liels gods mūsu biedrībai. Lielupes vidustece Zemgalē. Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes mājas auči, dzejnieku Edvarda Virzes un Elzas Tērstes mājas billītes. Vēl un vēl. Mēs esam ļoti bagātā kultūra vidē. Salgales atbalsta biedrība. Mēs esam bagāti ar to un lepni. Darbojoties sabiedrības labā, labi iekārtojot vidi, pētot to, atbalstot, izmantojot aktivitātes, ko organizē Lauku partnerība Lielupe, Kopderē, mēs esam nonākuši pie dažām atziņām būtiskām. Ar tām es arī gribēju padalīties. Mums ir jāzina, jāciena un jāizmanto savi gudrie ļaudis. Un mums tādu ir daudz. Mums ir mākslinieki, mūziķi, biologi, ģeologi, ģeogrāfi un novadpētnieki. Šos virzienus mēs liekam lietā, lai attīstītu un atbalstītu savu ciemu, kas varbūt kādreiz būs vietas. Mums ir jāsvin kopā notikumi, un mēs to darām. Mēs tādā veidā vienojam savus pagasta ciemus. Un mums ir jāsadarbojas arī ar citiem, ar cilvēkiem, ar organizācijām. Tās ir biedrības, tā ir pašvaldība, tās ir citas pašvaldības, tās ir valsts iestādes. Bez tā mēs arī nevaram, bet viņi bez mums arī. To mēs darām savā Salgalē. Un tāds ir Salgales ļaužu, tāda ir izpratne par demokrātiju. Tā mēs dzīvojam. Paldies! Paldies! Kāds īsts komentārs, jautājums? Par putniem varbūt? Par putniem, bet es gan gribētu, es tomēr nelikšos mierā. Tā kā Paulovičs kungs runāja par no biedrības viedokļa par sadarbību ar pašvaldībām un valsts, tad varbūt kāda valsts vai pašvaldības pārstāvi varētu pateikt, kā jūs to redzat. Jo biedrības ļoti grib sadarboties ar valstu un pašvaldību. Kā tas ir no jūsu puses? Kāds drosmīgais vai jāsāks kaut pēc saraksta, kā skolā? Tur jau nāks ministrija, pēc tam tad jau parunās. Pēc tam patiešo runās, ja? Neviena drosmīgā nav, roku mešs ceļās, nevaram izvēlēties, kurš runās. Visi, jūs gribat paturēt savas atziņas pie sevis? Pirmīte rokas cēlās, ka ir daudz labu ideju, ko ņemt līdzi. Nu, jums vēl ir laika. Bet ārā no zāles laikam jau neiesim, kamēr kaut viens no zāles nebūs runājis. Bet paldies Pauloviča kungam. Paldies. Jā, paldies, jā. Mēs turpinām ar Juriju Jātnieku, vides konsultatīvā padome. Jātnieka kungs. Labdien, cienījamie parlamentārieši! Saņemamies visi šajā sajūtā, esam parlaments. Brīnišķīgi. Tik īsā uzrunā var runāt tikai līdzībās, un tāpēc es teikšu pavisam vienkārši lauku kopienas, viedie ciemi, visas šīs iniciatīvas, tās ir kā ērgļu stacija. Ar brīnišķīgu restorānu,
ar elektrouzlādes staciju stacijā bez sliedēm. Tas ir tieši tā. Kas tad ir sliedes? Sliedes ir tas, ko mēs prasam no valsts, ko mēs gaidām no valsts. Tas ir tas. Tikko vakardien sarunas sākumā ministrija pārstāvi runāja par sēšanos pie apaļā galda. Sēšanos pie sarunu galda. Es domāju, mēs esam 20, 30 gadus pie sarunu galda. Mums vajag sadzirdēšanas galdu. Mēs prasam sadzirdēšanas galdu. Vērā ņemšanas, domāšanas, darīšanas galdu un darīšanas laikmetu mēs gribam. Tas caurvīja visas grupas, visu vakardienas seansu, visu. Nākamais skanēja ļoti skaisti un vareni tas, ka mazajā ir lielums. More majors, more care. Jo ir mazā grupa un jo viņai ir lielāka atbildība, jo tas atbrīvo milzīgu iniciatīvu. Jo vairāk mazo grupu, jo vairāk iniciatīvu. Un vēl caurvīju pasākums vai caurvīju doma. Atslēdzam šo te domu sevī par sarukšanu, par samazināšanos, par aizbraukšanu vai kaut ko tādu. Izslēdzam šo domu, noliekam viņu malā, attīstam vietas kvalitāti. Attīstam savas vietas kvalitāti, lai cik maz mēs esam, lai kur mēs dzīvojam, ceļam savas vietas kvalitāti. Ieļojam šūpoles. Lai kur mēs esam, daram to. Lai cik lielas vai mazas ir mūsu šūpoles, ieļojam tās. Tad vēl ne tikai runājam, ka mēs esam no laukiem, mēs braucam uz laukiem, mēs it kā ik pa brīdim izbraucam uz laukiem, padzīvojam tur dažus mēnešus, pārceļam domas uz laukiem. Ne tikai savus ķermeņus, vēderus vai varbūt savas brīvdienas, bet pārceļam savas domas uz laukiem. Un tikai tad mēs to varam saprast un uzlabot. Tad vēl visam caurvīju doma. Lauku attīstības programma. Lauku attīstības programma ir tiešām tā valsts programma, tā rīcība politika, kura veido laukus un ir veidojusi tādus, kā viņi ir šobrīd. Un ja mums šobrīd nav sliežu uz gala punktu, kur ir enerģijas uzlādes punkts, kur ir labs restorāns un daudz kas vēl labs, ja mums nav, tātad pateicoties lauku attīstības programmai. Protams, arī tas, kas ir, mums ir jāpateicas lauku attīstības programmai. Tā kā aicinu visus, tad, kad top šī programma, esam prasīgi, esam gudri, esam ļoti stipri un vienoti, lai šī attīstības programma būtu lauku attīstībai. Šobrīd, vakar, tika skaidri no šīs pašas skatuves panelī atzīts, ka tas tā nav. Lūdzu, saņemamies visi, valsts, kopienas, visi kopā, pašvaldības, lai tas tā ir. Un tad vēl pavisam vienkāršā doma, kas izskanēja arī no zāles, ko gribu atkārtot arī līdzībās. Ja man ir 3 dēli, viņiem visiem esmu mācījis celt māju, ēku, celt savu dzīvi plašākā nozīmē. Un tas noved pie tā, ka jā, viņi to pieņem, mēs uzcelsim, mēs mākam celt, mēs zinām, kur ir materiāli, mēs pieslēdzamies savai vietai, savai domai, attīstam savas spējas, mēs uzcelsim. Bet dodiet mums brīvās rokas celt, samaziniet birokrātiju, tagad pārēj uz fizisko plānu bez līdzībām. Maziniet birokrātiju, lai laukos kaut ko var uzcelt vieglāk. Jo šobrīd tas administratīvais sloks, kas ir, lai kaut ko uzceltu jauna ģimene laukos, pat ja viņa māka ar rokām visu uzcelt, viņa nevar pacelt to papīru kalnu, kas ir jāpaceļ. Ja? Tas ir tas, kas šobrīd ir laukiem vajadzīgs, un visiem mums ir vajadzīgs. Un te cilvēks minēja arī par elektrības pieslēgumu. Nu, lūdzu,
Viņš pats var izveidot šo te kabeli, bet tad pieslēgumu iedodiet bez šausmīgās, milzīgās maksas un bez lielajiem papīriem. Un ja tas viss būtu, tad lauki piepildītos daudz ātrāk, un mēs varētu attīstīt savu vietas pievilcību un piepildīt to ar cilvēkiem. Un visbeidzot, vēl pēc dēliem un pēc visa, pavisam izaicinājums, pārceliet kādu ministriju departamentu uz laukiem, uz kādiem reģioniem. Pārceliet! Pastrādājam blakus skolotāju ar izglītības ministriju, pastrādājam blakus ar valsts kancelēju un citām ministrijām un vidas reģionālās attīstības ministriju, pašvaldību ministriju. Ja, tātad, būtībā pastrādājam kopā laukos. Tas ir sens ierosinājums. Nē, kaut kā nav guvis līdz šim atbalstu. Būtu interesanti politika atrastu saknes un iekļaut sabiedrības doma atrastu to politiku. Tā kā tas aicinājums no manas puses un galvenais, lai mums vēl ar vienu ir dēli, ko apmācīt, veidot savu dzīvi, celt savas mājas, un lai mums ir vieta, ko pievilcīgi attīstīt līdz galam, lai cik maz mēs tajā vietā būtu, un tad cilvēki nāks atpakaļ. Tāpēc, ka pie mums jau būs labi. Paldies! Jā, paldies! Varbūt ir kāds jautājums vai komentārs? It sevišķi no pirmā punkta par nedzirdēšanu. Visi ir klausījušies un dzirdējuši. Vēl joprojām apsmadziņojam idejas. Paldies Jātniekungam. Tad vēl bija. Jā, paldies. Kā nākamo runātāju aicināšu Lindu Jākapsoni Gavalu, kustība Gribu palīdzēt bēgļiem. Lūdzu, sagaidām ar aplausiem. Paldies! Lielas paldies par iespēju būt šeit, un man bija ļoti interesanti būt arī šajā lomā kā aktīvai klausītājai. Un 3 lietas, ko es gribētu izcelt, ko es sadzirdēju šajās 3 dienās. Pirmā no tām ir noturība. Tā bija tā caurvīja tēma, ko dzirdēju es, gan kontekstā ar Covid, kas it kā jau ir aizmirsies, gan arī kontekstā ar pilna mēroga militāro iebrukumu Ukrainā, vai kā mēs to saucam, karu Ukrainā. Un kas ir tās lietas, ko mēs kopienu līmenī esam iemācījušies un kā mēs tās varam izmantot labāk ikdienā? Tajos brīžos, kad kopienas saskarās ar izaicinājumiem, protams, ne ar tādu mērogu kā šiem 2, bet arī būt gatavākiem kādiem citiem izaicinājumiem. Un tas, par ko mēs pēdējās dienās, ko es daudz dzirdēju, ir tieši šis kopienas darba izšķirošais moments. Atbalstā Ukraiņiem un Ukrainai, es domāju, ka mēs pilnīgi visi kaut kādā mērā bijām iesaistīti un tieši šajā kopienu līmenī. Bet otra lieta, kas arī ir izšķiroša ikdienas situācijās, tā ir kaimiņu sadarbība. Un īpaši daudz par to bija runa tajās no tām kopienām, tiem cilvēkiem, kas dzīvo attālu no tiešām pieejas tādiem resursiem kā ugunsdzēsēji, policisti un tam līdzīgi. Bet no šī visa tad arī bija tāds secinājums, ka mums ir nepieciešams vairāk, ja tā varētu teikt, treniņš vai kopīgas mācības par to, kā mēs šo visu varam labāk ieviest ikdienā un kā to labāk realizēt un pilnveidot. Bet parādījās arī tāda diskusija par to trauslo līniju, cik daudz mums ir jāuzņemās atbildība arī pašiem un cik daudz tomēr mēs varam sagaidīt no valsts. Un acīm redzot, daudzās vietās mēs to atbalstu nesagaidām tādā apmērā, kā mēs to vēlētos. Otrs vārds, kas man bija caurvīja elements, bija atvērtība. Un atvērtība gan jaunām idejām, par ko ļoti daudz runājām, par dažādām viedām lietām, gan arī cilvēkiem. Jo Covid ir ievedis visās kopienās, acīm redzot, ļoti daudz cilvēkus, bet arī karš Ukrainā ir ievedis ļoti daudz jaunus cilvēkus. Latvijā vairāk nekā 2% Latvijas iedzīvotāji šobrīd ir no Ukrainas. Un tur bija jautājums gan par to, cik mēs esam gatavi atvērtībai ne tikai palīdzēt, bet tiešām pieņemt, bet arī mainīties. Un te bija jautājums, kas jau izskanēja tikko bija par ekonomiku un ekonomisko attīstību. Jo lielāka ir šī ekonomiska attīstība, jo vairāk mainās mūsu kopiena, vai mēs esam tam gatavi, vai mēs to gribam, vai mēs gribam tā kā lietas bija klusumā, mierā, tā kā mēs gadiem esam dzīvojuši. Un šeit, protams, arī tas, par ko daudz runājām, par to, kas ir tie līderi, kas ir tie jaunpienācēji, kas pavēl kopienu uz jaunām lietām.
Un esam dzirdējuši piemērus, ka tie var būt arī ukraiņi vai varbūt cilvēki, kas ieradušies no pavisam citām valstīm. Un trešā lieta, trešais elements, kas izskanēja cauri, sarkanais pavadiens, bija tas, ko teica Anita aizvakar, bija holistiskā pieeja. Un viņi runāja par holistisko pieeju attiecībā uz atbalstu lauku kopienām, ka katrs kaut ko dara, valsts iestādes kaut ko dara, pašvaldības kaut ko dara, mēs kaut ko katrs darām. Bet es šo pašu varu teikt arī attiecībā uz jautājumu, ar ko strādāju kopš pagājušā gada februāra, kas ir atbalsts Ukraiņiem. Arī tur pietrūk šī holistiskā pieeja. Bet es gribētu minēt vienu piemēru, kas varbūt var kalpot arī mums par tādu vadmotīvu, varbūt sadarbībā arī gan šajā lietā, gan citās. Mēs jau 24. februārī, mana biedrība grib palīdzēt bēgļiem, izveidojām WhatsApp grupu, kurā uzaicinājām nevalstiskās organizācijas un pirmo reizi arī satikāmies, lai palīdzētu Ukraiņiem. Un šajā grupā, protams, ir arī lauku fórums. Un, protams, ka šajā grupā ir valsts iestādes, un, protams, ka šajā grupā ir arī pašvaldības. Mēs esam pilnīgi atvērti, un mēs gribam šo sadarbību labāku. Jo, ja mēs darbojamies tikai savā šaurajā lokā, tad mēs nevaram izdarīt tik lielas lietas, kā mēs varam izdarīt. Un pie šīs holistiskās lietas pēdējo lietu, ko es gribu pieminēt, ir arī vārds, kas izskanēja ļoti daudzas reizes, gan šorīt, gan vakar, gan aizvakar, bija skola. Un skolas nozīme un skolotāja nozīme. Mēs runājām par to, ka cik izšķiroši krīzes situācijā var būt skolotāji, jo viņi prot gan savaldīt masas, gan vadīt plūsmas, gan runāt dažādās valodās. Bet cik izšķiroša skola ir arī mūsu kopienās. Un es gribu minēt pavisam īsi divas lietas. Viena vakardien tika pieminēta, ka ir daudzās valstīs ārkārtīgi radošas pieejas, kā cilvēki izdomā, kā nosargot skolu savā kopienā. Ka viņi attīsta turismu, piemēram, lai piesaistītu cilvēkus, kas tur vairāk gribētu dzīvot, un skola tiktu pasargāta. Un ir viens piemērs Latvijā, ko es arī zinu, kas ir Rankā, ka šajā Rankas skolā internātā tiek piesaistīti vairāk nekā 20 ukraiņu bērni un papildus Rankas 60 bērniem. Es domāju, ka man tālāk nav jāsaka, jūs paši saprotiet, ka šī skola varētu tikt nosargāta. Un tas ir diezgan būtisks izaicinājums, kā es minēju, attiecībā arī uz tiem jaunpienācējiem un uz to atvērtību. Tie bija tie 3 mani vārdi - noturība, atvērtība un holistiska pieeja. Es gribētu ļoti pateikties par iespēju būt šeit, par strādāt iespēju ar jums visiem kopā un aicināt vēlreiz arī, ja ir jebkādi jautājumi attiecībā uz Ukraiņiem, protams, grib palīdzēt bēgļiem, ir gatavi sadarboties visplašākajā izpratnē, bet es gribētu vēl arī pašās beigās pateikt milzīgu paldies no manas organizācijas un no visām organizācijām, kas strādā ar Ukraiņu bēgļiem Latvijā, jo jūs pašvaldībās un kopienās bijāt tie cilvēki, kas viņiem pirmie atvēra savas durvis un atvēra savas sirdis. Tā kā liels paldies jums arī par to. Paldies. Vai ir kāds komentārs no zāles? Joprojām domājam. Labi, tad sauksim pēc žurnāla. Raivis Bremšmits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Jā. Laipni lūdzam. Jā, labdien visiem! Ja pēc žurnāla parasti es alfabētā 2. un bijis laik gatavs nākt, kā nelaiž, tā nelaiž. Bet tāpēc noslēdzošais. Patiesībā prieks par šo lielisko atmosfēru un enerģisko lādiņu, kas ir šeit. Un noteikti ļoti daudz dažādu salīdzinājumu, jo sporta terminoloģijā ir bijis, bet arī gribētos teikt, sporta spēles vienmēr izšķir tās dalībnieku spēlētāji, nevis Excels. Ja pēc Excel, tad visdrīzāk hokeisti nedabūtu bronzu un vakardien arī mūsu dāmas neuzvarētu Spāniju. Tāpēc visu izšķir vienmēr spēlētāji. Un šajā gadījumā lauku dalībnieki, spēlētāji jau, manuprāt, ir paveikuši lielisku darbu. Un neskatoties uz visām problēmām, kas mums ir, mēs patiesībā ejam diezgan labiem, lieliem soļiem. Protams, mums ir atšķirības, tas, ko arī pieminēja šodien Ijāba kungs, Itālijas piemēra ir Latvijā, starp Rīgu un Latgali un pāriem reģioniem. Mums ir ļoti liels viņas, un starp citu viens no lielākajām, ja mēs salīdzinām starp OECD valstīm, 3. lielākās, kas ir ļoti daudz. Taču mums ir liels progress. Ja paskatīsimies koproduktu pēdējos 3 gados, tad Latgalē ir audzis viņš pa 11%, Rīgā pa 3%. Ja mēs paskatīsimies cilvēku izvēli, jo cilvēki balso ar kājām, viņi atgriežas un dzīvo tur, kur ir. Mums ir ilgstoši bijusi emigrācija prom no reģioniem, mums šī tendence pamazām mainās.
mums cilvēki atgriežas. Un šogad mums ir pozitīva migrācijas bilance, tas gan arī, diemžēl, pateicoties arī Ukraiņas bēgļiem, bet pagājušajā gadā mums bija praktiski pozitīva bilance, mīnus 280 iedzīvotāji tikai Latvijas mērogā. Plus, ja mēs paskatīsimies atsevišķas pilsētas, tā skaitā vai novadus, arī Latgalē ir pozitīva migrācijas bilance. Un lielākoties tāpēc, ka cilvēki atgriež. Tāpēc ir šīs pozitīvās iezīmes, un tā ir tā pirmā lieta, ko man gribētos teikt, pēc cik jāpasaka kaut kāds piezīmes, ko rezolūcijā likt, ir turpināt šos uzsāktos darbus un neapstāties un izmantot dotās iespējas, ko arī dažādos plānošanas instrumentos ir ieplānojuši dažādas ministrijas. No mūsu puses arī uzņēmējdarbības atbalsts viens no atslēgas lietām, jo, ja ir darba vieta, darba alga, tad arī iedzīvotāji atgriežas. Mums ir pietiekoši plašs finansējums, 277 miljoni, kas ir pašvaldību projektiem, infrastruktūrai, ēkas telpas vietas komersantam, lai viņam nav jāiegulda, kur mēs nešķirojam pilsētas vai lauki, mazie, lielie, konkurētspējīgākais projekts reģionā mērogā. Apjomi arī nav lieli, sākot no 200 000 līdz 5 miljoniem. Līdz ar to ļoti svarīgi ir kopienas sadarbība ar pašvaldību, uzņēmēju sadarbība ar pašvaldību, lai šādus projektus realizētu. Otrā lieta, ja mēs runājam par kopienu, mūsuprāt, ir liela iespēja arī inovācijām, radīt inovācijas un pieteikt pašvaldībām. Tā jaunā lieta, ko mēs aicinam izmantot un mēģinam arī iedzīvināt, ir, ja mēs skatāmies kopā uz inovācijām, kā viņas darbojas. Parasti ir liels pasūtītājs, liela nozare, kas ir liels kaut kādā jomā, sauksim tā, patērētājs, kas nāk pie zinātniekiem un pasūta. Kokapstrādes nozare viens labs piemērs, ļoti laba sadarbība. Un patiesībā pašvaldība arī ir ļoti liels patērētājs. Mums iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir 1,6 miljārdi, kopējais budžets nedaudz virs 3 miljārdiem. Ja mēs paskatīsimies Eiropas Savienības fondus, mums ir atsevišķas programmas mazākas, un kopējais apjoms ir plus mīnus tāds. Tas apjoms ir ļoti cienījams. Protams, tur ir daudz dažādu tekošu izdevumu, algas un tam līdzīgi. Aptuveni 20% ir kapitāla ieguldījumi, ja mēs saucam pa cipriem, tie 600 miljoni gadā. Līdz ar to patērētājs, ja pa 600 miljoniem kaut vai 1% iepirkt inovatīvas lietas, ko mēs testējam, tas būtu milzīgs progress. Un šeit ļoti svarīgi ir sadarbība. Sadarbība gan iedzīvotājiem, uzņēmējiem, gan arī kopienai. Kopiena ir arī lietotājs visām šīm lietām. Labāka izglītība, labāks sociālai pakalpojumi, labāks komunālais dienests un viss pārējais. Lai šo visu iedzīvinātu un nebūtu teikt sausa un tukša runa, arī ir fondos neliels atbalsts, 15 miljoni salīdzinoši, kas ir, kur aicinām jums aktīvi arī skatīties tieši šādu inovatīvu produktu testēšanai pašvaldībās, kur kopiena arī noteikti spēlētu lielu lomu. Un trešais, tāpēc, ka daudz nav laika, tikai 3 lietas. Ļoti svarīgi ir, protams, šī sadarbība arī nedaudz plašākā mērogā. Nav nekāds brīnums, Latvija nav ļoti liela pēc iedzīvotāju skaita, bet ļoti laba liela sirdi valsts. Un, protams, mums konkurētspēja ļoti svarīgi ir arī kaut kādu kritisko masu sasniegt. Un tas ir izdarāms reģionālā mērogā, visu cieņu Latvijas pilsētām, bet tās salīdzinoši nelielas, 25 000. Tā ir ļoti neliela Eiropas mēroga pilsēta. Un vienīgā iespēja šo kritisko masu ir patiesībā tādā reģionālā mērogā sasniegt, kur mēs varam sasniegt aptuveni šos 200 000 apmēru un konkurēt par investīcijām, par jaunām tehnoloģijām. Un tāpēc ļoti svarīgi reģionālā mērogā sadarboties gan pilsētām un laukiem, gan savstarpēji arī novadiem, un neveidot tādu konkurējošu modeli, kā varbūt līdz šim bijis, ka mēs vienmēr esam mēģinājuši nodalīt, ka tur ir lielie, ir mazie. Visi mēs dzīvojam vienā vietā, vienā sētā, gandrīz vai varētu teikt, un patiesībā nav tik atšķirība. Tā lieta, kas mums arī rada šos priekšnoteikumus arī starp laukiem un pilsētu, tehnoloģijām ienākot vēsturiski vienkārši bijis lauki, tas ir tālu, lauki tā ir lauksaimniecība. Tas mainās. Attālinātais darbs visdrīzāk ir labākais piemērs, bet daudz un dažādi pakalpojumi var nākt no laukiem, ko mēs varam globāli realizēt un tirgot. Attālums arī kļūst arvien mazāks līdz ar to tās atšķirības patiesībā sāk zust. Un tāpēc, mūsuprāt, ir 3 galvenās jomas, kurās ir ļoti svarīga šī sadarbība. Tas ir jau pieminētā uzņēmējdarbības attīstība, nozares, tās ir zināšanas, tīpaši profizglītība, mūžizglītība, kas ir jāskatās reģionālā mērogā, iesaistot visus resursus, kas tur ir. Un, protams, līdz viss darbotos, tā ir mobilitāte, uz kur arī mums jāskatās, lai šie manis pieminētie attālumi patiesībā izzustu. Tā kā paldies jums un apsveicu jūs ar lielisku paveikto darbu. Paldies! Paldies! Vai ir kādi komentāri, jautājumi zālē?
Jā, ir viens komentārs, lūdzu. Nosaucam vārdu un no kurienes, ja? Organizāciju. Ieva Ignātova. Esmu no Liepājas puses, pārstāvu gan pašvaldību Grobiņas pieaugušo izglītības centru un arī biedrību Radvīdu pats no Liepājas. Vakar biju grupā par jauninājumiem un mums, man liekas, radās brīnišķīga ideja. Jums bija super atraktīvi, zinoši dalībnieki mūsu grupā. Un jautājums, kā varam pārstāvim, vai ministrija, vai varētu būt kā lauku reģionu mazo uzņēmēju aizstāvis un cīnīties par nodokļu atlaidēm? Jautājums vienkārši. Paldies par jautājumu. Jā, kā aizstāvis, es jau teiktu, es jau arī ievadā pieminēju, mēs būtībā nešķirojam mazie, lielie un tie projektu sliekšņi, kas mums ir salīdzinoši nelieli. Tas, manuprāt, ir nedaudz jau specifisks un cits jautājums ir par nodokļu atlaidēm kā tādām, kur, protams, mums jāskatās, kas tas ir par nodokli un ko mēs tieši nodokļu atlaidēs ieliekam. Uzņēmuma ienākuma nodoklis, paskatoties no uzņēmuma ienākuma nodokļu struktūras, es personīgi teiktu, ka viņš nav pats efektīvākais, ja mēs uztaisīsim vēl papildus atlaidi. Manuprāt, ir arī citi instrumenti, kur būtu jāskatās, kā mēs varētu... Vakardien tieši bija diskusijas arī par nekustamā īpašuma nodokļiem laukos. Arī tam ir jau pašvaldības var skatīties, arī tam piešķirt atlaides. Jā. Bet tas arī... Lūdzu mikrofonu. Mikrofonu vajag, mēs esam arī tiešraidē, lai mūs dzird arī tiešraidē. Vārdu un organizāciju arī lūdzu. Man nebūs organizācija, man sauc Armīta Bergmane, es esmu no tiem iedzīvotājiem, kas mostās. Aicinu visus mosties un sākt līdzdalīt atbildību lēmumu pieņemšanā. Jautājums, bet kādus jūs redzat tos instrumentus, kā stimulēt šo uzņēmēju darbību? Kā palīdzēt viņiem? Jo visi lielie izaug no maziem. Interesantie izaug no mazajiem. Tikai viņi kaut kādā brīdī ir stimulēti. Kas būs tie stimulēšanas līdzekļi mazajai uzņēmēju darbībai? Konkrēti ir, es varu numurus nosaukt, 5111 SAMS, uzņēmējdarbība 133 miljoni, minimālais projekts slieksnis 200 000, pašvaldība jums piedāvās vai nu nomā paņemt ēkas telpas vietu, kurā jūs nākat iekšā, nav slieksnis liels vai mazs uzņēmums, vai arī jūs pats varat pieteikties arī un būt arī ar savu līdzfinansējumu, to jūs varat izvēlēties, kāds jums modelis ir vislabākais. Protams, mēs neesam vienīgie, Varams nav vienīgie, kas piedāvā, tātad mēs no savas puses mēģinām sekt šīs infrastruktūras izmaksas, kas būtībā jums vienmēr iesaldē jūsu investīcijas. Mūsu filozofija, es atvainojos, tāda ir, ka lai jums vairāk ir savu līdzekļu, sava produkta attīstībā, ko ieguldīt, tātad ražošanas iekārtās, darbiniekos, un tas, ko mēs uzskaitam, ir tātad jūsu veiktās investīcijas, darba algu arī fonds, ko jūs maksājat savējiem. Tas ir tas, ko mēs skatāmies. Un tur būtiski nozīme, protams, ir mūsu kolēģi no citām ministrijām ar investīcijām, gan zemkopības ministrijai, kas ir tieši, kur komersanti šīs ražošanas, iekārtas tehnoloģijas var likt iekšā, gan arī, protams, mēs skatāmies ekonomikas ministrijas virzienā. Te ir arī, tā mūsu pusē un ministriju pusē noteikti jautājums par šo sadarbību, ko mēs cenšamies ar ministrijām risināt. Mēs arī valdībā esam pieteikuši iniciatīvu par teritoriāli koordinētām investīcijām starp visām šīm trijām, jo tas, jāatzīst godīgi, nevienmēr notiek tā, kā tam būtu jānotiek, tur būšu atklāts. Līdz ar to tas ir tas, ja precīzi. Tātad no mūsu puses, jā. Ceru, ka atbildēju. Paldies par atbildi un jautājumu. Es gribētu mudināt vēl kādu komentāru, taču varbūt ne vairāk kā jautājumu ministrijai, bet refleksiju par to, ko jūs šajās dienās esat pārunājuši, kas ir jūsu atziņas par to, kas varētu darboties. Vai ir vēl kāds brīvprātīgais, kurš vēlas teikt kādu komentāru? Šajā brīdī nē, bet tā kā es teicu, ka es nelaidīšu prom, kamēr vēl nebūsiet teikuši kaut vienu vārdu, tad es jums došu 5 sekundes laika apdomāt vienu vārdu,
kas raksturo jūsu klātbūtni šajā pasākumā. Es aizskaitīšu līdz 5, un jūs visi reizē viņu pateiksiet. Ir skaidrs? Viens vārds, kas raksturo jūsu sajūtu par attiecībā uz atziņām, uz piedzīvoto par šo pasākumu. Ir skaidrs? Jā. Skaitu līdz 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vēlreiz? Nu, lieliski, vismaz viena atziņa katram. Jums ir aplausi pašiem sev. Jūs dzirdējāt aktīvos klausītājus, kas novēroja, piefiksēja jūsu atziņas runāto, varbūt klusām savā blociņā, varbūt kādā brīdī pieejot klāt, taču no šīm visām atziņām ir tapusi arī rezolūcija, kas ir mūsu gala produkts šim pasākumam. Un tās nav tikai atziņu apkopojums, tā ir ceļa karte turpmākajiem 2 gadiem. Un turklāt ne tikai Latvijas lauku fórumam, ne tikai jums, kas ir šeit klātesoši, tas ir visiem līmeņiem, visiem iesaistītajiem, visām iesaistītajām pusēm, kas rūpējas par lauku telpas attīstību, sākot no privātpersonām, no parastā iedzīvotāja, beidzot turpinot ar nevalstisko sektoru un beidzot jau ar valstisku un starptautisku lēmumu pieņemšanu. Tāpēc ar aplausiem sagaidām Anita Seļicka, Latvijas lauku fórums un rezolūcija. Nu ko, labdien šodien, labdien, nu jau tuvojoties 3. dienas tādam viduscēlienam, gribētu teikt, un rezolūcija nu dien, bet jāsaka, labi, ka te tādas tonētas gaismas, jo 16 darba grupas, 6 paneļa sesijas, vairāk kā 100 runātāju un tūkstošiem komentāru, kas izteikti gan klātienē, un veduši līdz diskusijām, gan daudz kas sarakstīts, un tad iedomājieties to vienu nakti, kurā mūsu komandai jāmēģina iezīmēt un ieskicēt, bet milzīgs paldies jums par ļoti konkrētiem priekšlikumiem, paldies par to, kas tika izteikts un ietverts. Līdz ar to šodien pastāstīšu šajā brīdī galvenās arī caurviju, tās ceļa kartes pieturas punktus, kuri no visiem šiem te viedokļiem no izskanējušiem tad vakardienas vakarā tumšākā laikā un līdz pat agrai rīta stundai tika veidoti, bet gribētu sākt ar kam dēļ gan neizdevušos dzīvi nevar darīt. Tāpat kā neizdevušos cimdu izārdīt un adīt no jauna. Rudolfs Blaumanis, mums nebija iespēja ilgi uzkavēties kopā ar jums, bet tīklošanās sadarbība ir nozīmīga, tāpēc arī kādu laiku brīdi mēs bijām vakardien. Un, lai arī šis ir lielisks Blaumaņa citāts, es gribētu tomēr teikt, ka labi, ka lauki nav kā cimds, kuru ik pa laikam kāds grib izārdīt un sākt pilnībā no jauna. Vienlaikus mēs apzināmies, ka mēs esam ar to adījumu līdz šim, un mums jāsāk domāt par nākotni, ņemot vērā esošo. Tāpēc 11 punkti, 11 konkrētas lietas, kā nozīmīgākie pieturas punkti nākamo 2 gadu lauku attīstības kontekstā, ko mēs katrs kopā radījām. Pirmkārt, ne tikai konkrētajā iedzīvotāju padomju darba grupā, bet viscaur izskanēja iedzīvotāju padomes, tātad jaunieviestā iespēja kā daudzmērķu rīks izaugsmei, identitātei un ilgtspējai. Gribētu uzsvērt daudzmērķu, ne tikai iedzīvotāju padomes kā informē, uzklausa, bet iedzīvotāju padomes kā izaugsmes iespēja gan topošajiem politiķiem, analītiķiem, kā iespēja mācīties diskusijas kultūru, kā atrast kompromisus starp dažādiem viedokļiem, identitāte, definēt to, kas mēs esam, kas mums ir vajadzīgs, sajust sevi kopā kā daļu no kopienas, ilgtspējai, savai pašcienas veidošanai, tam, ka mēs esam pelnījuši konkrētas lietas infrastruktūrai un iezīmēt kartē šīs konkrētās lietas. Otrais - izpratnes maiņa par miedarbošanos. Un kopienu līdzdalības spiediens un miedarbošanos starp ko? Starp valsts pārvaldi,
starp pašvaldībām, starp ministrijām un starp iedzīvotājiem. Jā, sagaidot iedzīvotāju spiedienu un vēlmi, ka mēs esam gatavi, bet mainot to tādu šķietamo izpratni, kas no daudzām darba grupām radās, un arī paneļa diskusijā tiek teikts, un pat arī šajā rīta runā, ka realitāte ir tā, un tas patiesi ļoti daudz, kur izskanēja, ka gan iedzīvotājiem ir sajūta, gan bieži vien tā arī patiešām ir, ka tiem, kas strādā publiskajā pārvaldē, ir sajūta, ka mēs jau zinām. Mums jau ir tās anketu rezultāti, mēs jau zinām, ko vajag. Bet mēs īpaši lauku kopienas sakam, nezināt visu vai nezināt kā vai kur, un vienmēr situācija arī reģionos mainās un katrā vietā. Tāpēc spiediens balss un pat, ja vajag lepoties un skaidrot ilgi un cītīgi to savu izņēmumu, ka ne visiem ir tā, kā mēs zinām, un miedarbība pēc būtības, pēc fakta, pēc būtības, nevis formāla. Un ne tikai miedarbības starp, mēs varētu teikt abām pusēm, kur mēs gribētu patiesībā teikt, mēs jau kopā virzamies un kopā strādājam, bet arī miedarbība un pieredzes apmaiņa starp kaut vai vienas ministrijas departamentiem vai starp dažādām nodaļām vienā pašvaldībā un nevis nevis pēc lēmuma. Trešā lieta - pilsoniskās sabiedrības vienošanās ceļš, kā tāda atslēga, ieviešot reformas un izmaiņas. Tad, kad valdība pēdējās nedēļas runā par to, ka ir nepieciešamas vairāk izmaiņas, un kuras grandiozākas izmaiņas, mēs dzirdējām tā kā spēcīgāk, ātrāk, tad lielai daļai no jums, pēc tā, ko mēs lasījām un skatījāmies, tirpas skrien pār kauliem dzirdot šo vārdu un to, ka vajag lielākas reformas, jo ko reformas nozīmē lauku cilvēkiem bieži vien, ir tas, ka tev var izsist pamatu zem kājām. Tas, ka, lai parādītu, ka ir lielas izmaiņas un būtisks, jo vajag ātri, tad iesaldēt un iepauzēt bija pāris no priekšlikumiem, lai rastu vietu tā iedzīvotāju iesaistei. Un pilsoniskās vienošanās ceļš kā obligāts nosacījums, kur mums ir jāvienojās un jāizskaidro, nevis tikai jāpajautā. Nākamais punkts par atbildīgu, koordinētu, mērķētu virzību, rīcības ar vārdu uzvārdu. Tas arī neformālās diskusijās, arī vakardien Brakos, kur ministrs bija klāt un pārējie izskanēja šīs rīcības ar vārdu uzvārdu dažādos veidos izteikts. Ilgtermiņā varbūt pieņemot lēmumus un domājot, pielāgojot to lauku filtru vai dažādas politikas un rīcības, skatoties caur lauku telpas prizmu, vajag koordinēt, nevis pašvadīt procesu, un vajag saprast mērķēti, kur un kā mēs visi to saprotam, un nevis klauvēšanos pie 14 ministriju durvīm, bet pie kāda, kas saprot un kam tas jautājums nu dien ir prioritāte, kur mums nav jāsāk ar to, ka mums ir jāiedod pamatdati un fakti un jāizstāsta, kāda ir situācija, jo redz jauns jautājums, kādam ir uz darba galda, bet ka mums ir kāds profesionālis, kas ir atbildīgs un uzņemās rīcību, un uzņemās risku darīt, varbūt inovatīvi, varbūt traki, varbūt jaunu uzsākot, bet vienlaikus arī esot gatavi gadījumiem, tad saņemot vai nu to žetonu vai pērienu, bet mēs zinām, kuras no 14 un vēl daudz tālāk durvīm tās ir. Kopīgas sadarbības platforma līdzvērtīga iesaista bērnu ēdināšanas ekosistēmas transformācijai. Un šī gadījumā transformācija no to, ka mēs katrs daram, ko varam, vai katrs daram, ko gribam, vai katrs saredzam, kā tas varētu būt, bet salāgojot šo ēdināšanas ekosistēmu balstītu sadarbībā. Kā vienmēr, arī Rājus pat minēja sadarbības starp dažādām vietām, tik sen, bet tik jauns process. Daudzi soļi pēdējo mēnešu laikā ir veikti, bet izskatās, ka ļoti daudz vēl jādara, lai mainītu to, kādā veidā mēs nodrošinam ēdināšanu, kas patstāvīgā nāk ar dažādiem izaicinājumiem. Nākamais punkts par bioreģioniem ilgtspējīgai rīcībai. Piepildīt potenciālu kvalitatīvas dzīves veidošanai un izmantojot esošos resursus reģionos ilgtspējīgi, sinhronizējot tās vērtības, kas ir gan dabas vērtības, gan sadarbību, gan pārējo kompleksi un manifestējot tās.
Nākamais punkts par darīšanas pieredzi, no darīšanas un pieredzes uz cieņu un vērtību izpratnes veidošanu. Tā izskaitā domājot un rūpējoties par mazaizsargātajām grupām, par tiem, kas netiek saklausīti, par tiem, kas nevēlas tikt saklausīti vai ir apātiski, vai tie, kas netic, ka pārmaiņas ir iespējamas un ka viņu balss var būt nozīmīga, ka viņi ir mazāk nozīmīgi kā kāds cits, kas dzīvo vai strādā citā amatā. Caur darīt un piedzīvot, jo tas, kas ļoti daudzās darba grupās izskanēja, ir informatīvi, pasīvi, uztveru tādu mazliet sienu pa vidu, ka, ja mēs gribam patiesi tās vērtības un attieksmi un izpratnes maiņu, tad mums ir jārada gan mums aktīvajai pilsoniskai sabiedrībai, gan valsts pārvaldē jārada iespēja veidi, kā šiem cilvēkiem un mums pašiem vienam, lai kurā sektorā mēs strādātu, rīkoties, iesaistīties un darīt. Jo tad, kad mēs pieredzam, tad mēs varam šīs gan kopīgās kompetences, ne tikai zināšanas un prasmes, bet arī izpratni veidot un attieksmes. Sociālais darbs kopienās kā viens no piemēriem, kādā veidā to var darīt. Pēdējās pāris lietas par līdzatbildīgām telpām. Dažādi jauni interesanti termini gan par attiecībām, gan par vājām un stiprām attiecībām, jeb šo bonding un bridging relationships, kas izskanēja arī daudzās angliskās grupās, vērojot un analizējot Latvijas situāciju, bet arī par šīm līdzdalīgām telpām, gan fiziskām telpām, atvērtām fiziskām telpām, kur daudz izaicinājumi gan ar telpu pieejamību, gan nosacījumiem, kādā veidā kopienas to var izmantot, gan telpa kā vieta, telpa kā identitāti veidojošs nosacījums, telpa rīcībai un savam attīstības ceļam, jo arī ne visās telpās tiek gaidīta un aicināta šī aktīvā rīcība. Nākamais par pilsonisko sabiedrību kā ilgtermiņa horizontālu un nesektorālu prioritāti, tieši tāpat ar lauku attīstību un ar nepieciešamību paredzēt finansiālu un resursu ieguldījumu. Tātad daudz piemēru no, protams, jūsu ikdienas dažādās pašvaldībās, kur ir gan atbalsts kultūram, sportai, jaunatnei un kam nu vēl. Bet tad, ja mēs darbojamies un sakam, mēs spēcinam kopienu, mēs veidojam izpratni, mēs aicinām iesaistīties, vienalga vai tās būtu Saimas vai Eiroparlamenta vēlēšanas vai kopienas attīstības plāna vai kas cits, tas īsti nav neviens sektors. Tam tā kā nav atbildīgā kastītes, no kuras piešķirt vai iedot. Un tieši tāpat ar resursiem, arī nefinanšu resursiem, kas nepieciešami, laiks veidot izpratni. Ja jums ir arī piemēri un atziņas no jūsu puses bija par to, kā pašvaldību likums kopš 1. janvāra, kas ir spēkā, diskusijas, daudzi deputāti vai arī izpildvaras vadītāji, dodoties uz diskusijām, ir mainījuši savu viedokļu no pilnīga neiedzīvotāju padomēm uz tagad paši inicijējot, jo sapratuši to jēgu. Bet nav jau laika un resursi, lai to izzinātu un nodotu šo te informāciju, multiplicētu to izpratni citiem, gan savā teritorijā, gan savās iestādēs, tā kā arī resursi visās pusēs. Priekšpēdējais punkts par vīzijā nereaģēšanā balstītu politiku ar daudziem komentāriem un secinājumiem no darba grupām un arī panelī par to, ka mēs reaģējam uz apstākļiem, mēs mēģinam labot esošo, nevis skaidri saprotam arī par to pašu lauku iztukšošanos, ko tad mēs gribam darīt, vai mēs pasakam skaidras vīzijas un mums trūkst starp koordinēšanās, kā jau bija izteikts vairāk kārtīgi, nevienmēr notiek kā gribētos, bet varbūt mums tad trūkst tāda skaidrs veids, uz kurieni mēs dodamies, kas ir lauki, kur tad iet un kā informēt, izglītot par krīzes apstākļiem. Arī ir viens no būtiskiem apstākļiem, kas ir izskanēja atkal ne tikai konkrētajās grupās, bet daudz, kur, ko un kā darīt, kāpēc tā 72 stundu soma un vajadzīga, ko man ar viņu darīt, kur man būs jāiet, kas notiks. Veidot šos te algoritmus visās pusēs, lai mēs jūtamies pārliecinoši un droši tas uz kurieni mēs dodamies. Un noslēdzot
kas arī bija daudz, kur īpaši tajās grupās, kas runāja par stratēģisko, par attīstības vīzijām, par tiešām konkrētām pieejām, kādā veidā sekmēt un stimulēt attīstību, tā skaitā viedie ciemi, startup ciemi, integrētie teritoriālie instrumenti, daudzi citi, kas notiek, ir par teritorijas vajadzībās balstītiem risinājumiem. Iespējams reģionālā pieeja, kur mēs spēcinām pilsētu laukumu iedarbību, bet tikpat daudz arī vietējā pieeja, kur konkrētā teritorija un iedzīvotāju vajadzības ir tas, kas tiek saglabāts, un līderu un sabiedrības virzīta vietēja attīstība ar pievienoto vērtību ne tikai kā finanšu instruments un ar multifondu iespēju. Tā kā vēl joprojām caurvijas visam arī darba vietas izglītība, mobilitātes iespējas un pārējie, bet būtiskais, kā jūs jūtat visos 11 punktos, ir vēl joprojām tās pašas pamata iespējas, sadarbība, mērķtiecīgums, bet tad no mūsu puses tas, ko mēs apsolām līdztekus šodien šim publicētajiem 11 punktiem ar īsiem komentāriem nākamās nedēļas laikā, kad būs vairāk kā pāris stundas starp jūsu strādāto darbu, un kad visa komanda varēs nevien salāgot šos te punktus, bet dziļāk apstrādāt un pārēt, tad būs arī detalizētāka rezolūcija pieejama, ko mēs nosūtīsim gan visiem dalībniekiem, gan publicēsim, un arī, kā vienmēr, tad mēs dodamies pie šajā brīdī sektoru pārstāvjiem, rosinot, aicinot domāt, iesaistīties un rīkoties, rast risinājumus par to, kas tad viņu atbildības jomā. Paldies jums katram par pienesumu. Un tad sākam darīt līdz nākamajiem 2 gadiem. Paldies Anitai, bet vēl pirms tiešām darīsim, mums ir vēl viena iedvesmas runa, noslēdzošā, stiprinošā, un tur es aicināšu Eiropas parlamenta deputāti cienījamo Ineses Vaiders kundzi. Lūdzu. Aplaus turpinās. Es saprotu, ka cukura līmenis ir asinīs zems, bet turpinām. Lūdzu. Labdien! Laikam man šodien ir visgrūtākais uzdevums, kad laiks jau ir beidzies, kurā bija paredzēts man uzstāties, man ir jāsniedz iedvesmojoša runa, kad ir bijis tik daudz iedvesmu, tik daudz jauku vārdu un tik daudz lietišķumu. Tā kā lūdzu, es jūs tagad paspīdzināšu. Lūdzu, noklausīsieties to, ko es esmu paredzējis teikt. Par runas ilgumu es jau tagad esmu ārpus laika, bet par runas ilgumu runājot, skatījos Šaicāns kundzi 35 minūtes. Viņa pārstāv Latviju, 2 miljonus iedzīvotāju. Vaidere pārstāv Eiropas parlamentu, 500 miljonus cilvēku. Cik garai jābūt manai runai? Lūk, sēdēsim līdz rītam, kamēr es visus neiedvesmošu. Jā, tātad par iedvesmu, jo klausoties uz jums un arī lasot programmu, es esmu iedvesmota. Es esmu iedvesmota būt ērgļos, es esmu iedvesmota būt tik skaistā vidē, kuru jūs esat pārnesuši arī uz šejienu, uz iekštelpām. Es esmu iedvesmota arī būt tieši ērgļos, netālu no Madonas, netālu no Vietalvas, no Odzienas. Tā ir mana tēva ģimenes dzimtā puse, es šeit mēdzu būt. Ļoti skaista vieta. Braki, jūs vakar bijāt Brakos. Es, kā maza meitene, es esmu peldējusies tajā ezerā, jo otrā krastā dzīvoja mana tēva māsīca, un es tur pavadīju daudzas vasaras. Tātad šī vieta ir tiešām iedvesmojoša man. Un, ja es drīkstu padalīties ar jums, kas man iedvesmo vispār, kas man iedvesmo šodien, man vispirms iedvesmo mans darbs. Darbs Eiropas parlamentā, ko es jau daru jau gandrīz 20 gadus, man ir tik daudz interesantu lietu, ko jums pastāstīt. Mani iedvesmo tikšanās ar Latvijas cilvēkiem, ar jums. Es zinu, ka mēs pēc tam satiksimies. Es ceru, ka jūs man redzat labāk nekā es jūs. Jo prožektoru gaismā jau jūs saprotiet, ka ir diezgan grūti redzēt, ar ko es runāju, bet es redzu. Man iedvesmo Latvijas daba, jūra. Mums ir skaistākā valsts pasaulē, neapšaubām. Bet runājot par darbu, iedvesmošanos ar darbu.
Viens no maniem tematiem, pie kā es strādāju vides un veselības komitejā, ir zaļais kurs. Arī zaļais kurs brīži vien liekas, tā kā kaut kas tāds, kas mūs varētu pacelt, un kaut kas tāds, no kā vajadzētu baidīties. Bet zaļais kurs ir kas? Te lika pateikt, kā raksturot pasākumu. Pasakiet visi kopā, kas ir zaļais kurs, ko tas dod? Pareizi, iespēju, nākotni. Zaļais kurs ir mūsu nākotne. Tas nav kaut kāds direktīvu kopums. Tas ir iespēja kopums. Tas ir iespēja mums visiem dzīvot veselīgāk, labāk izmantot mūsu skaisto dabu, mūsu dabas resursus, tā, lai no tā būtu labums gan mums, gan arī planētai kopumā. Mēs bieži vien rīkojamies tā, it kā mums būtu vismaz 3 planētas. Viens no zaļā kursa virzieniem ir aprits ekonomika. Tagad modē ir aprits ekonomika. Kāds agrāk bija ražošanas modelis? Saražoja, palietoja, izmeta. Tagad tas viss mainās. Saražoja, palietoja, pārstrādāja, dalījās, iedeva jaunu dzīvi produktiem. Tā ir jauna pieeja. Un es vispār, ja es varu cilvēku kādu iedvesmot, es saku, jebkurā lietā saskatiet iespēju. Enerģija. Arī es esmu enerģētikas fóruma viceprezidenta, arī par to mēs strādājam. Atjaunīgās enerģijas, elektroenerģija. Milzīga iespēja. Tieši Latvijai. Nav mums ogles, nav mums naftas, nav mums gāzes, bet mums ir saule. Šogad ļoti dāsna. Mums ir arī vējš, arī šogad ļoti dāsns. Mums ir jau uzceltā hidroelektrostacija Kaskāde, arī tā ir jāizmanto. Mēs Eiropas līmenī jau tagad izskatāmies ļoti zaļi un ļoti labi, bet tas netraucē mums kļūt vēl labākiem. Tas mums arī ir jādara. Un mēs Eiropas parlamentā esam darījuši pietiekami daudz, lai tam visam dotu arī pamatu, lai nodrošinātu šo iespēju. Tātad vispirms mums ir jāredz problēmas būtība, mums ir jābūt kompetentiem. Tad mums ir vajadzīgs atbalsts. Lūk, un šī Eiropas roka, Eiropas fondi, tas ir tas atbalsts, kas mums visiem ir vajadzīgs arī uz vietām. Mēs dzirdējām, ka vides ministrija nešķiro lielos un mazos projektus, lielos un mazos uzņēmumus. Tas nav pareizi. To es saku ar pilnu atbildību. Tieši tas mazais ir tas, kas mums ir jāatbalsta. Latvija nav liela valsts. Mazie, inovatīvie projekti, sabiedrības iesaisti ir tieši tas, kas mums ir jāatbalsta. Es jau, protams, varētu arī vides ministrijai paprasīt, kāpēc viņi joprojām ir Rīgā, kāpēc viņi nav Ērgļos. Es neredzu nevienu šķērsli, kāpēc viņi nevarētu būt Ērgļos. Bet atgriezieties, lūdzu, pie šī jautājuma. Jūs to varat. Lūk, tātad šīs iespējas, šis atbalsts. Vēl viens interesants zaļā kursa iespēja moments. Ēku energoefektivitāte. Skan nopietni, skan drūmi, bet tas ir ļoti vienkārši. Ēkas ir jāatjauno, jaunās ēkas ir jāceļ jau energoefektīvas, tādas, kurās ir silti, sausi, patīkami. Vecās ēkas ir jārenovē. Es esmu iegūusi šo godu nosaukumu Eiropas renovācija vēstniece Latvijā. Es esmu cīnījusies līdz spēku izsīkumiem, lai palielinātu iespējas cilvēkiem atjaunot, renovēt savas mājas. Savi rezultāti ir, ekonomikas ministrija sāk tam pievērsties, bet vēl ir daudz darāmā, jo ieguvumi taču ir tik ļoti, ļoti daudz. Patīkamāki mājokļi, siltāki mājokļi, mazāki apkurs rēķini, labāka perspektīva. Mums 10 gados ir jādubulto ēku renovācijas. Un kas ir ļoti svarīgi, ka šīs renovācijas atļauj izdarīt ko ar naudu? Ar naudu ko izdarīt atļauj? Nevis novirzīt, bet paturēt. Naudu paturēt Latvijā, vai ne? Tieši renovējot mājas, iesaistot mūsu ražotājus, būvmateriālu ražotājus, mūsu celtniekus, iesaistot mūsu cilvēkus, nauda paliek, kā mēdz teikt, ģimenē, un ģimene ir Latvija šajā gadījumā. Tātad ļoti plašas iespējas šai ēku renovācijai, aprits ekonomikai.
Mēs šajā nedēļā, tāpēc mēs arī nevarējām būt klāt pie jums visas dienas, mēs bijām Strasbūrā, mēs lēmām. Un viens no jautājumiem, ko jūs arī skatījāt, kā es skatījos pēc programmas, ir mākslīgais intelekts. Mēs pirmo reizi pasaulē izveidojām likumu, kas regulē mākslīgo intelektu. Es domāju, katrs no jums ir padomājis, jā, nu ir jau no vienas puses labi, mēs varam strādāt efektīvāk ar mākslīgo intelektu, darba vietas aizvietot, transporta kustību labāk risināt, bet no otras puses mums tā kā bail. Kāda būs šī mākslīgā intelekta morālā puse, vai mēs netiksim izsekoti, kā tas viss izskatīsies. Un mūsu pirmais mēģinājums, tātad likums par mākslīgo intelektu, ir tapis Briselē pirmo reizi pasaulē, un es esmu lepna, ka varēju par to balsot. Tas ir regulējošs likums, es nesaku, ka tas ir pilnīgs, bet tas palīdzēs novērst tos lielākos apdraudējumus no mākslīgā intelekta un vienlaikus palīdzēs tam attīstīties. Tātad šeit ir ārkārtīgi daudz iespējas. Bet visas iespējas, es tikai esmu norunājis 10 minūtes, mīlīši, cik man vēl ir? 50 minūtes, ja? Labi, ķersimies pie lietas beidzot. Lūk, tātad nekas nenotiek šajā pasaulē bez cilvēkiem, bez iniciatīvas. Tas, ko es esmu redzējusi, mūsu latviešu cilvēki ir ar milzīgu iniciatīvu. Un kaut arī mums pat tiešām nav dabas bagātību, mums ir cilvēki. Es esmu daudzus gadus desmitus nostrādājis Latvijas universitātē, pasniedzot priekšmetu starptautiskās finanses un citus. Un, ziniet, es esmu arī bijusi ar Fulbrightu Amerikā, ar Deutscher Akademischer Austauschdienst Vācijā, un ko es esmu redzējis, ka Latvijas jaunieši ir vistalantīgākie. Neticēsiet, nē, jūs ticēsiet, tā ir. Un tieši tas mums ir jāizmanto. Mums ir jāizmanto šis mūsu vienreizējais kapacitātes moments, mūsu gaišās galvas, mūsu enerģija. Un mēs nekad nedrīkstam čīkstēt. Mēs nedrīkstam, mēs latvieši tādi un šitādi. Viena no mūsu prioritētēm darbā tagad ir kļuvusi mūsu iekšējā un ārējā drošība. Ko mēs redzējām, kad sākās karš Ukrainā? Ko mēs redzam tagad? Ka mūsu cilvēki ir gatavi doties palīdzēt citiem, kā neviens šajā pasaulē. Ar to mazumiņu, kas dažkārt katram ir kabatā vai mājā, ar tām iespējām, kas mums katram ir palīdzēt. Mēs esam lieliska tauta, mēs esam apbrīnojama tauta, un tas mums ir jāsaprot un jāatcerās. Kritizēt, lai mūs kritizē citi, paši būsim lepni. Un tiešām, laikam jau ir arī ne tikai laika ziņā, bet arī tajā ziņā, kā, cik es saprotu, ir pusdienas laiks jau ievilcies, vai ne? Un pēdējiem runātājiem pirms pusdienas laika jau tā dzīve ir visgrūtākā, jo visi domā, taču gribas ēst un taču jāiet pusdienās. Bet vismaz tik daudz es gribēju jums pastāstīt. Un tiešām mana aizraušanās ir mans darbs, mana aizraušanās un mans iedvesmas avots ir mana dzimtene, mani cilvēki. Es nekad neesmu dzīvojis Briselē. Es tur aizbraucu uz darbu, padzīvoju viesnīcā, izdaru savu darāmo un esmu atpakaļ. Un piekdienas, sestdienas, svētdienas, kad mēs atrodamies Latvijā lielākoties, protams, ja nav kāda konference, uz kur noteikti ir jāaizbrauc, tās ir tās manas laimes stundas. Es tiešām novēlu, lai šīs brīnišķīgās atziņas, ko es noklausījos šodien, ko jūs dzirdējāt visu šo 3 dienu laikā, lai jums izdodas realizēt. Un lai jums tāpat kā man, Latvija ir visskaistākā, tik un tā. Tos, kas ir aizbraukuši, viņiem ir jābrauc mājās, ko viņi tur dara. Es runāju pavisam nesen ar komisāru, Eiropas komisijas komisāru no Īrijas, ar Magineses kundzi. Un es teicu, kā jums tur Īrijā? Viņa teica, brīnišķīgi. Mums ir pilnīga nodarbinātība, mums ir 5% iekšzemes koprodukta pieaugums. Un jūs jau zinat, ka 200,000 cilvēki, tie, kuri tik ļoti ir vajadzīgi Latvijā, strādā Īrijas labā. Mums nevarēja būt, kad viņi aizbrauc tādas algas kā Īrijā. Mums bija 50 okupācijas gadi.
Mums ir jātiek no šīs bedres laukā. Un mēs nevaram tikt no šīs bedres laukā, ja mēs visu nokritizēsim un pacelsim cepuru un aizbrauksim. Ir jābrauc atpakaļ. Un te ir liels darbs mūsu valdībai panākt, ka cilvēki, kas grib braukt atpakaļ, lai viņi justos gaidīti, lai viņiem būtu darbs, lai viņiem palīdzētu atrast, kur apmesties. Un es biju ļoti priecīgi šodien dzirdēt to, ka ir jau šis migrācijas līmenis pozitīvējies un ir vairāk atbraukušo nekā aizbraukušo. Nu, tiešām Latvija ir labākā vieta, kur dzīvot. Un liels paldies tiem, kuri man šodien uzklausīja. Paldies par brīnišķīgo organizāciju, ērgļu iedzīvotājiem, lai mums visiem izdodās to visu īstenot. Paldies! Liels paldies, Vaiders kundze. Mēs jums paliekam parādā stundu kādu noteikti. Paldies. Jā, Vaiders kundze, lūdzu īpaši sveicieni jums no ērgļiem un no Madonas novada. Vediet šos putnus tur uz to tālo Eiropu un sauciet tos mūsu letiņu putnus atpakaļ, tieši tā kā jūs teicāt. Ko viņi tur dara? Jā, bet šajā brīdī mums ir jāatvadās no tiešraides. Mums ir jāsaka liels paldies visiem tiem, kas 3 dienas bija kopā ar mums. Man gan noteikti ir jāsaka, ka jūs tomēr būtu nolēmuši atbraukt šeit uz pasākumu norises vietu uz ērgļiem. Jūs noteikti to nebūtu nožēlojuši. Vai ne, zāle? Protams, arī tiešraidē dzirdēt diskusijas sarunas ir ļoti vērtīgi. Taču satikt cilvēkus, parunāt neformālā gaisotnē un turpināt sarunas, kas ir iesāktas šeit, tas ir vēl daudzreiz būtiskāk. Tā kā sakām visu labu tiešraides skatītājiem, bet jūs, kas esat klātienē, visu vēl